Это канал Таллинга. Приветствую вас! Nu, mīļie latvieši, visiem sveiks! Runāšu latviski, jo izdomāju tā, ka tiešām es nonācu līdz tam momentam, kad es sapratu, ka par savu Latviju, par savu Rīgu, īpaši par svarīgiem kaut kādiem jautājumiem es runāšu latviski. Runāšu latviski, lai šī informācija paliek pie mums, lai viņa nav sagrozīta nekādīgi. Ja jūs redzējat manu iepriekšējo vlogu, arī interviju ar šo vlogeri, viņš tieši runā to, ko es domāju. Par to situāciju, kas ir Rīgā, kas ir vispār Latvijā, kas notiek. Ja? Uzrakstiet, protams, ko jūs par to domājat. Domājat par to, ka, piemēram, varbūt man vajag atvērt kaut kādu citu YouTube kanālu, kur es veidošu video tikai latviešu valodu, piemēram. Ja? Un tagad es gribu parunāt par citām lietām jums. Ja jūs skatījāties iepriekšēji, jo viss, kas man komentēja latviešu valodā, es saprotu, ka jūs skatījāties mani arī krievu valodu, tāpēc es negribu atkārtoties. Es gribu pateikt par to, ka manī iekšā pēdējos mēnešos, burtiski tas, ka es nodzīvoju gadu Latvijā, nepārtraukti, jo 10 gadus es biju pusgadu strādāju ārzemēs, pusgadu dzīvoju šeit, ja. Un, protams, tas dažreiz es smoku no tās informācijas, kas nāk tagad no visiem tiem avotiem, bet oficiāliem. Ja? Jo mums vienmēr ir jādala uz 10 to, ko mēs dzirdam tramvājā, tur kaut kādi kafejnīcas vai darba vietas savas, ja? Bet, kad tas iet no oficiāliem avotiem, tev jāiedziļinās. Jāparbaudā, jāiet dziļāk. Ja? Un kad runā par karu, kas var būt Latvijā, tas ir tikai, man vienmēr liekas, ka tas ir tikai tās runas tādas. Kaut kur, kaut ko, ok, 10-8 gadi, kas vēl būs pēc 10-8 gadiem, ja tomēr Krievija iebruks Latviju un tā tālāk. Bet tagad šī informācija parādās arvien biežāk. Un ja agrāk bija tas, ka it kā, varētu būt, viņi mēģinās, bet tagad, kad karš būs, ka Krievija iebruks, un tagad jau parādās citi cipari. Tie cipari dažreiz parādās burtiski kaut kādi 2 gadi, bet iedomājieties, un, protams, tu kā normāls cilvēks, tu sāc to visu pētīt, tu sāc iet dziļāk, un, piemēram, tie vieglie izteicieni, ko varbūt jūs redzējat, varbūt jūs varat atrast internetā, tas pirmkārt bija Repšes, intervijā ar Repšu kungu, un otrs, pilnīgi no otras puses, tas bija no Mamikina intervijas. Jūs atceraties to tādu, bija tāds, kas bēga no Latvijas uz Krieviju, un tagad baigi tur vēsta viss, kas mums šeit notiek, ka nacisms un tā tālāk. Bet tā arī rodas falšziņas, ja? Un no viņa arī gāja tā informācija par to, ka karš būs. Jā, jūs varat pateikt, kas viņš tāds ir un tā, bet viņš jau neņem to informāciju no kaut kā. Ja? Ok, es to paņēmu kā tādu faktu un es izdomāju, labi, es vēlos rakt dziļāk, tā teiksim, ja. Tad es piezvanīju vienam savam tādam paziņam ļoti labam. Es nekad viņam neprasīju, ko viņš domā par kāru. Vispār es nekad arī nerunāju ar citiem cilvēkiem, ka par kāru, par tādām lietām, ja. Varbūt ar ļoti tādiem tuviem cilvēkiem. Un kā es arī uzņēmu savus video iepriekš, ja, tāpēc es gribu to savu cilvēku, kas man ir apkārt, ja, es gribu, lai tie cilvēki saprot mani, lai mums ir vienas domas uz to, kā mēs skatāmies uz karu, kas iet tagad ar Krieviju un Ukrainu, un vispār par tiem visiem svarīgiem jautājumiem, kas ir svarīgi man. Lai mums, ok, varbūt tas būs viens cilvēks, varbūt tie būs 2 cilvēki, ja, bet tev jābūt ir līdzīgi domājušiem, vismaz tavam aplim, jo
visi, kas man ir apkārt, kur es strādāju, kur es ieju, kur, piemēram, veikalos, kaut kādas kafejnīcas, ko tu tur dzirdi, bieži vien ļoti atšķiras. Ļoti atšķiras. Un protams, piemēram, es nevaru ar tiem cilvēkiem tagad būt tādos draudzīgos kaut kādos, piemēram, dzert. Es nekad nedzeršu ar tiem cilvēkiem. Kaut kāda, varbūt kaut kā korporatīva kaut kāda, bet tie jau man ir sveši. Jo tie jautājumi, kas ir par karu, viņi ir tik grūti katram, jo viņi nevar būt kaut kur pa vidiņu. Tāpēc, ko es sāku runāt, aizmirsu. Tāpēc es piezvanīju tām savam paziņam, ar ko es mierīgi varēju parunāt par to, ko viņš domā par karu, jo viņš aizņems militārā jomā, un tomēr tur tur viss, kas notiek, visu, ko var dzirdēt, varbūt es jau nelīdu viņa apspried to tēmu, cik bieži viņam nāk tā informācija, kas viņam vispār nāk. Protams, ne. Bet vai saprast vispār, ko man viņš atbildēs. Un, diemžēl, es jums pateikšu, ka viņu atbilde nebija tā, ka tas nenotiks, diez vai vēl kaut kas. Nē, diemžēl, šī atbilde bija arī par to, ka ļoti, ļoti liels procents, ka tas notiks, un varbūt arī plus mīnus 2 gadu laikā. Un tas cilvēks uzrakstīja man, ko es jums arī tagad izlasīšu, jo es domāju, ka katram no jums vajag saprast, kā jūs rīkosieties, jo nevajag atlikt visu uz, kā saka, kaut kāda būs. Nē, ja tas notiks, tas būs šoks. Tas būs, atceraties, ko mēs redzējām, kā bija Ukraina. Cilvēki pameta burtiski visu un skriena. Pat dzīvniekus dažreiz, jo nevarēja ar viņiem iebāzties tajā vilciena, kas bija piebāzts, jo cilvēki bēga šokā. Jo pēc tam tagad jau 2 gadu garumā viņi adaptējas, viņi jau var saprast, kā ar to dzīvot. Viņi jau palikuši, es viņus apbrīnoju burtiski, kā viņi tajā visā var dzīvot tagad, bet daži no viņiem var, bet bija tie, kuri neizdzīvoja. Tāda ziņa kā psiholoģiski neizdzīvoja. Tur jābūt ir tādam iekšām, bet mums ir morāli jāgatavojas, gadījuma tas būs. Mums jau pa plauktiņiem salikts, ko es darīšu, vai es esmu sagatavots. Piemēram, es tiešām gribēju aiziet uz zemesargiem, lai atcerēties, kā šaut, kā, piemēram, taisīt meža kaut kādas blindažas, vai kāpēc? Jo tu nezini, kur tu būsi, ko tu darīsi un tā tālāk. Un es jums palasīšu, ko viņš man uzrakstīja, šis cilvēks. Es ceru, ka tas jums arī var noderēt. Tas, ko publicē ziņās, to var uzskatīt kā cilvēku sagatavošanu potenciālam konfliktam. Tas ir domāts par to, kā visas ziņas, kas notiek pārsvarā, tātad Krievija, viņi saisina ar katru gadu, ar katru mēnesi, ar katru momentu, viņi saisina to, ko domā par mums Krievijā. Un viņam ir, jūs varat saprast, viņam ir tas burbulis informācijas, ko viņi domā, kas mums šeit notiek, lai viņus sagatavot pirmkārt tam, kas notiks, ka viņi atkal atnāks, piemēram, kādu šeit izglābt. Tad cik cilvēku sagatavo potenciālam konfliktam. Acīm redzot, ir kaut kādi signāli no iekšējiem avotiem par to, ka Krievijas valdība kaut ko grasas darīt. Kas ir svarīgi, ir laiks sagatavoties. Patiesība paši pēdējie brīži. Un cilvēkiem ir jādomā tagad, uzreiz par to, ko darīt. Kā būs pirmās reālas indikācijas par to, kā Latvija valsts okupēs. Ja jums ir lauki,
tad obligāti ir jāsāk krāt ēdiena rezerves, rīsi, grīki, milti, cukurs un tā tālāk. Ļoti labi, ka, piemēram, ja jums ir dārs, piemēram, Plakanciemā vai kaut kur citur, drošāka vieta, Pierīga, pēc manām domām, tur nekā svarīga nav. Domāts, ka nav nekādu strateģisku objektu, ja? Jo sitīs pirmkārt pa strateģiskiem objektiem, jo Plakanciemas tur jau, piemēram, nav nekā, kaut kādas tur dačas viss, ja? Ja tikai, piemēram, viņiem pašiem rīt nebūs ko, tad atcerieties, kā viņi zoga no mājām Ukraina, ja, ka viņi pilnīgi visu izzoga. Es neteikšu pa tiem podiem un tā tālāk, bet ēdiens arī, jo, kas zina, Plakanciems jau ir dačas, ja, kur augļi, dārziņi. Dačā var salikt, paslēpt visu svarīgo un mierīgi dzīvot. Jo, ja viss sāksies, visi ceļi būs sabombardēti, nekādu eksportu, importu nevarēs. Cilvēki mirs badā, kas nebūs aizbeiguši vai sagatavojušies. Un zini, mani biedē tas, cik daudz cilvēku šo neuztver nopietni. Kāpēc es neticēju līdz pēdējiem brīdiem, ka Krievija, piemēram, es visu to uztveru nenopietni. Ja viņi nevar iekarot Ukrainu, kā viņi karos ar visu NATO? Tāpēc man liekas, ka mēs esam NATO valsts, mūsu pasargās un tā tālāk. Protams, es uzdevu tādus jautājumus, kā, kā viņi mūs akupēs. Es neticu, uz ko bija tāda atbilde. Tas, ko Krievi visticamāk mēģinas darīt, ir sākumā ļoti destabilizēt situāciju, piemēram, apbrīnot visādus prorūdzērājus, vatņikus un liktu viņiem te taisīt problēmas. Un tad kaut kā Krievu valdība mēģinātu izlocīties. Nakt palīga vietējiem atrast kādu veidu. Tad viņi mēģinātu atrast kādu veidu, lai te uztaisītu karu. Bet tajā pat laikā tāda līmeni, lai tas neizprovocētu NATO. Un mums pašiem būtu jāmēģina tikt galā. Galvenais ir sagatavoties, tad arī būs drošības sajūtā. Un ja karš nenotiek, ļoti labi, dzīvosim tālāk. Ja notiks, tu būsi gatavs un tev būs viss, kas tev ir vajadzīgs. Kaut man liekas, protams, mēs nekad nebūsim tādam gatavi, ja? Man liekas, karam nevar būt cilvēks gatavs. Ja arī, piemēram, es sežot šeit, man virtuve kaut kāds baigi smagi nokrist un būtu kaut kāda baigā skaņa, man būtu šoks. Tāda riktīgi liela skaņa, ja? Man būtu šoks, piemēram, jo, iedomājoties, ja šeit kaut lidos un bombardēs un tā tālāk, es ķertu savus suņus, piemēram, zvanītu mammai, telefons nestrādāja, piemēram, iedomāties vispār, jums vienkārši kā es iedomājos to visu, bet tas bija man šoks, vakar man bija šoks, kad es saku tiešām reāli aizdomāties, ja tas var notikt, ja, ko es darītu, kā. Skolas bērniem, piemēram, nav. Es ne pa sevim runāju, man bērnu nav, ja? Bet, piemēram, ja tev kāds tur, piemēram, guļ ar tiem visiem protēziem, kā to cilvēku var tikt, tev sanāk visas tas emocijas, kas tev ir iekšā, ja? Un vēl prasa, kāpēc mēs ienistam Krievus. Es neienistu Krieviju. Kā tādu, tur ir ļoti daudz labu cilvēku dzīvo, kas tagad represija laikā vienkārši baidās atvert muti, bet tajā pašā laikā ir tie, kuri pilnīgi citādi. Un, protams, ka kāds ies uz manu zemi, gribēs iekarot mūsu zemi, mēs neesam Ukraina, mēs esam daudz mazāki. Varbūt mums arī neiekaros, bet to, ka viņi tagad dara, ja arī dronu vai kādu, piemēram, jūs zinat, iznīcina, bet visas tās lauskas, kas krīt, viņi bojā mājas, viņi pilnīgi iznīcina normālas pilsētas un tā tālāk. Un mūsu zeme, viņa ir tik maza, tik skaista, viņa būs pilnīgi ļoti ātri vienkārši,
teiksim, tādiem smieklīgiem vārdiem sabojāta. Jo, ja arī viņi neienāks šeit, viņi uz tukša vietu var uztaisīt no mūsu Latvijas tādu tukšu vietu. Nezinu, draugi. Man sāp. Vēl viņš rakstīja, var arī atvest svarīgos produktus, kas ilgi glabājas, arī baterijas, benzīnu, kādu ģeneratoru, mazu priekšelektrības, rādio. Ir teorija, ka ar šņabi kara laika var norēķināties. Tu pudelī tev pretī kaut ko, zāles vai medikamenti, adatas, diegi, pogas, visas praktiskas lietas. Blakus ostai dzīvo, ostu uzreiz līdz ar zemi nolidzinās. Es negribu, draugi mīļie, jūs baidīt, noteikti nē, ja, bet es gribu, lai tomēr vairāk cilvēku aizdomājas, ko mēs katru dienu dzirdam, ko mēs katru dienu paši runājam, būsim līdzjūtīgi tiem, kas mums ir apkārt, ja, jo Krievi arī ir ļoti dažādi, jūs jau paši zinat, ja, bet tā informācija, dezinformācija, kas nāk, mums arī jābūt ir modriem, ja, kā mēs to uztveram, kā mēs to pasniedzam un kā pēc tam to mūsu informāciju var pagriezt citādāk, bet dzīvosim ar cerību, bet esam modri, sagatavosimies morāli. Es dzirdēju arī, ka vajag uztaisīt uz flešiņas visus savus svarīgos dokumentus, zemes grāmatas, tur tā tālāk, dzimšanas apliecības, tur pasas kopijas uz vienu flešiņu. Un arī varbūt uzņemt šo video, uzrakstiet, vai jums tur svarīgi, ko es lieku savā koferīti dzeltenā. Tajā, kam ir jābūt vienmēr sagatavotam. Teikšu godīgi, mēs ar mammu sagatavojam, es iedošu jums to linku uz to video, ko mēs darījām, kad bija runa par to atomu uzbrukumu no Krievijas puses. Mēs sagatavojam ar mammu tad koferīti, bet, protams, es visu tur noēdu, jau pa šo laiku izdaru visas tējas un tā tālāk. Tas jau man uz nulli aizgāja, ja. Domāsim par mūsu tuvākiem, ja viņi nedomā paši, tad lai viņiem sagatavojat viņiem to koferīti un padomājat par viņiem arī, ja? Tad jāpadomā arī siltas drēbes, zeķes un tā tālāk. Labi, uzrakstiet, ja jūs gribat, jau uzsasīšu atsevišķu video par to, kam ir jābūt pēc tā saraksta, pēc tām instruktijām, tad tajā somā, kurā vienmēr ir jāstāv gatavībā. Jā, labi. Lai mums visiem veicās, padomājiet par šo formātu, kad es runāju latviski, vai tas ir jums interesanti, vai uztaisīt pilnīgi visu atsevišķu kanālu. Uzreiz pateikšu, ka es esmu daļēji krieviete. Es runāju tagad tiem, kas neskatījās mani agrāk, ja, es esmu Anita, un mans tēvs bija krievs, un mana mamma ir latviete. Un es neko nedomāju sliktu par krieviem, kas dzīvo šeit, jo man šeit daudz draugu, un es uzskatu sevi daļēji par krievieti, ja. Tāpēc es negribu, lai šajā, piemēram, pēc šī video rastos tādas iespējas, ka es esmu pret krieviem, un tā tālāk. Tā tas nav. Ja? Es gribu tikai, lai mēs esam kā saliedēta nācija mūsu valsti. Es domāju par Latviju, un es gribu, lai mums ir šeit miers, visgalvenais. Mēs esam visi, kas saka, kopā. Un vai jūs domājat kādreiz ar citu arī par to, kas karos pa mums, ja? Cik mums ir vīriešu? Un jāatņemt tos pašus krievalodīgos, jo jau ne visi ies karot. Un ja viņi arī būs spiesti nākt, piemēram, ja? Kas tas būs pa mūsu aizstāvjiem? Labi. Skumji, ja?
nebūs visi video tādi, ja, bet dažreiz mums jāatgadina par to, kādos laikos un apstākļos mēs dzīvojam. Čau!